Sveicināti, mīļie draugi, mani mīļie enzīmu draugi. Jūs zināt, ka parasti pieņemu jūs klusi, pieņemu jūs savās mājās, laižu savā sirsniņā tuvu klāt, bet šodien esam pie Ritas, kad jau mēs, kā saka, parādīsim arī navu māti. Kā saka, notika man šī siltā sajūta, kad es piekritu, kā saka, runāt mazāk, bet plašākai publikai. Tā kā tā, Katīts parādīs, kas mums šeit ir uz galda pagaidām. Ziniet, kā enzīmi jau neiet kopā baigi ar ēšanu, bet te būs man ar fermentētām brūklanītēm, melanītēm, jā, un, protams, mūsu krāsainie un burvīgie enzīmi. Tā kā tā. Vajag. Vienkārši vajag un visu. Un es saku, kas tas ir? Lions Man. Es nezinu tādu sēdi, man viņu vajag. un sāku par viņu interesēties. Tad Lions Man viss ir smadzeņu fokus, atmiņā, jā, kad ir šis migla galvā, ka tu nezini, kāpēc tāda neskaidrība, enerģijas nav. Es viņu mēģināju arī dzert, tad, kad man galva nīdēja, bet vispār, kad galva nīda ir ūdens. Nepieciešams, kā saka, dzert. Bet man pārgāja, jā, galvas nīdēšana no ježovika. Ježoviks, eža diždedzene vai Lions Man. Viņš ir kā sēne, vai viņš arī aug uz koka piepe viņam vairāk. Tas balts tāds, jā, lai milzīgi. Bezgala skaisti. Es nezinu dabām, es neesmu dabām. Visvieglāk un ātrāk varēs uzrakstīt Lions Man. Kā valsts krēms. Jā. Nu, mēs viņu aržāvētā veidā, protams, tā kā tā, mīļie draugi, mums jau viss ir iesācies, kā saka, apsolīju mazliet parādīt plašāk. Drīkst jūs parādīt uz mirklīti? Tikai grupā būsiet iekšā. Jā. Jā? Mazliet jums papildināt. Jā, es jau papildinu. Mūsu viesi, un tagad es došu to slavamo maizi, kur jūs esat manējie jau ir nogaršojuši. Tikai vēl es jums vēl neesmu grupā likusi, jā, un būs tāds garšīgs fermentēto ķiploku smēriņš, jā. Tā kā tā. Nav cukura, nav rauga, jūs jau zināt, jā. Tā kā tā. Nu, čau vēlreiz, kā saka, reportāža, jā. Nu, ko, braucam uz mājām, priecīgi. Protams, atdeve ir lielāka, nu jā, nekā tad, kad nāk varbūt. Nu, es neteiktu drīzāk tāda koncentrēšanās spēja, jo tā bija man pirmā reize, kad es uzņēmos kaut ko tādu. Paldies manam gatim, kas palīdzēja atvest. Mums bija vienkārši daži fermenti, kurus ilgi un dikti nevarēja atvērt. Kā saka, gads, viens ferments vispār bija tuvu eksplodēšanai, jā, rozīti, tad mums viena bija. Jā, protams, sajūtas, es vienkārši zinu, kāpēc es to daru, un es vienmēr esmu teikusi, ka enzīmi ir tāds tiltiņš tikai uz cilvēku sirsniņām, un man pats būtiskākais ir vienkārši dalīties ar savu sirds stāstu, dalīties šajā sirds siltumā, ko es varu nodot, un tad, kad beigās ir šīs gan pateicības asaras, gan cilvēki sāka, nu, pirmkārt ir tas sākums, kad ļoti daudz ir ļoti skeptiski, jā, un tur bija trīs jaukas būtnes, kuras es jau jūtu šo lielo skepsi, jā, ko tā Kristīna tur stāstīs, un tā kā paskābi tie dzērieni, jā, nav nekādas saldās limonādes. Un tad, kad beigās šie cilvēki raud un saka, pats Dievs viņus ir atsūtījis uz šo, es nezinu, kā es nokļuvu, bet man te vajadzēja nokļūt, un es nesapratu, ko es īsti daru, un tikai beigās sajūtu, un visbiežākais jau tie nebija tikai enzīmi. Tas bija tas, ko es varu cilvēkam iedot, šo ticību, vairot šo mīlestības, jā, vairot mīlestību, vairot gaismu, vairot ticību sev. Tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, un kā nu kuram, uz kuru pusīti bija vērsts, ka
tad, kad jau tās individuālās, kā saka, sarunas notiek. Un man pats svarīgākais, jā, nodot šo jauko sajūtu. Tā kā tā, ja vēl kāds ir ko pateikt? Nē, Ne tagad, jā. Nu, tā kā tā, nezinu, kas tur vēl ir safilmēts, gan jau kaut ko sanāks, kā saka, parādīt jums. Nu, lūk, tā kā dodamies mājās, priecīgi, laimīgi, nodevuši kaut ko vajag nojust. Kaitiņa arī aizmugurē. Sveiki. Jā, Kaita ar mušmiri dabūja, mums arī bija paņemta līdzi mušmiri. Jā, un ko cilvēki teica, man bija interesanti arī tie, kas pagaršoja un teica, nu, kā tas dzēriens tā kā skāps ir un bieži cilvēki baidās, kad, nu, tā kā kaut kāda atviņi būs vai kas, un vienai pat bija, viņi saka, nē, man visus, nu, kad iet kaut ko, tad ir tā kā skābi uz augšu. Viņai bija šausmīgi bail, ka tie enzīmi nepadarīs to vidi vēl skābāku. Un viņi saka, kas tas par brīnumu dzērienu? Tā bija māma epitē, kas ir paliku runāt divatā. Un viņa saka, ka viņai vienkārši viss kārtībā no tā dzēriena. Un tie, kas no sākuma pagaršoja, pirmā bija meža zemene, un zemene arī ir tā, nu, savu tā diezgan paskāva paliek. Tad es redzu, tā kā īsti nevisai garšo, tas dzēriens ir paskāps, un tad visi kā viens saka, bet viņi saka, tā kā sāka čubināt, jo tie fermenti, viņi saka, sāka kņudināt tā kā laikus, un viņi saka, un nevar izskaidrot ar smadzenēm, bet man gribās vēl, un beigās jau cilvēki, kā saka, paši izvēlējās un paši dzēra, un kas tad vislabāk garšo. Protams, ķiploks, kā vienmēr, ķiploks mušmiri, bet tie jau mums bija diezgan maz līdzi. Jā, tā kā tā skaistā Latvijas daba, braucam mājās.